Visu tavu problēmu cēlonis iet atpakaļ uz tavu bērnību, uz senu bērnību. Un, ja tu domā, kāds tur sakars, visiem tur ir uzkliegts un uzšauts pa dupsi un tam līdzīgi, bet kāpēc man tik ļoti neiet? Apskaties, es te mēģinu no sirds visu kaut ko daros, darbojos, un tāpatās nesanāk, tur citi piekāš, un sieva nenovērtē, un priekšnieks darbā vēl mani nenovērtē, un praktiski nekas neiet no rokas, jumtu rauj nost. Kāpēc tieši man? Redzi, tā ir ilūzija. Tev šķiet, ka tas ir tev, bet tas ir 90% no tautas. Visiem tā ir bijis, ka bērnībā ir noticis kaut kas tāds, ko tu vispār neapzinies, un par kā ietekmi uz tavu psihi un tavu dziļāko būtību tev nav ne mazākās nojausmas. Tu tikai tagad, šeit un tagad, kulies pa dzīvi, nesaproti, kāpēc tu esi iestrēdzis, kāpēc tu jūties tik slikti, kāpēc tev nāk virsū kaut kādas domas, kaut kādas bailes, tev liekas, ka tu neiederēs šajā pasaulē, ka neviens tev varbūt pa īstam tā arī nesaprot. Ja tu vēlies to izprast, kāpēc tas tā notiek, un saprast, no kurienes tas nāk, tad nāc pie manis. Esmu Roberts, hipnokoučs, un es tieši ar šādām problēmām strādāju. Nāc uz izaugsmesterapija.com.